Apsēdies ērti, ieņem ērtu pozīciju. Nav pareiza, nepareiza pozīcija. Pareiza pozīcija ir tā pozīcija, kur tev ir ērti. Dziļa ieelpa caur degunu un gārā atslābinoša izelpa caur muti. Sajūt visu savu ķermeni kopumā. Pieņem visas sajūtas, emocijas, domformas, tādas, kādas viņas ir. Viņas pareizas ir, jo tās ir tavas. Un šobrīd savā tempā veic 5 dziļas ieelpas caur degunu un atslābinošas izelpas caur muti. Un tagad velc dziļu ieelpu caur autiņu, savienojoties ar debesu Tēvu, visuma radītāju vīrišķo enerģiju. Un ar atslābinošu izelpu izelpo visu lieko nokalpojušo nevajadzīgo un atdod mātei zemē, lai tā transformē mīlestībā un gaismā. Un ar dziļu ieelpu sajūt savas pēdas, un kā no tavām pēdām izriet saknes, kas tiecās dziļi zemē, uz zemes mātes kristālisko kodolu. Un ar katru ieelpu izelpu tavas saknes triecas arvien dziļāk un dziļāk, savienojoties ar zemes mātes kristālisko kodolu, apvijoties ap to, un ar katru ieelpu tu ieelpo zemes mātes enerģiju. Tevī ienāk miers, harmonija, stabilitāte, atbalsts. Un sajūti, kā ar katru elpas vilcienu pa tavām saknēm plūst uz augšu, sasniedzot tavas pēdas, potītes, ceļgalus, iegurni, vēdera priekšējo daļu, krustus mugura daļu un plūst mātes zemes enerģija tevī. Ar katru ieelpu viņa plūst arvien augstāk un augstāk, līdz iziet caur avotiņu, savienojoties ar debesu Tēva enerģiju. Un sajūti, kā šīs abas enerģijas tevī savienojas, vīrišķā, sievišķā, debesu Tēva zemes mātes enerģija. Kā viņas savienojas tevī, tavā sirds centrā, izveidojot mīlestības telpu tajā. Un ar ieelpu un dziļu izelpo šo mīlestību sev apkārt. Un sajūti, kā katra tava šūna staro mīlestības dievišķajā gaismā, un kā ap tevi izveidojas mīlestības dievišķais kokons.
Mūsu laukā ir tikai 100% dievišķās gaismas būtnes, apgaismotie skolotāji Kiti pavadoņi, kas aizsargā un ir ar mums šeit un tagad. Un sajūta visu savu ķermeni. Novēro to, ielūkojies tajā, sajūti to. Ieraugi, pamani, sadzirdi to. Visas sajūtas, emocijas, domformas. Ieraugi tās, pamani, sajūti, sadzirdi. Un pamani to, ka tu neesi. Neesi ne šīs domas, ne šīs sajūtas, ne šīs emocijas. Ierauga, tu esi esība, pirmatnējā enerģija. Pamani, ka tu neesi šis ķermenis. Tu biji pirms tam, tu esi un tu būsi. Atdalies un esi novērotājs. Un vēro. Pavēro. Vai tu redzi nākamo domu? Vai tu zini, kāda būs nākamā doma? Pavēro, ieraugi. Savienoju šobrīd savu elpu un pavēro, vai tu redzi, zini, kāda būs tava nākamā doma. Tad, kad tu esi šajā esībā, šajā klusumā, domas vienkārši nāk un plūst. Viņas vienkārši ienāk mūsos un aiziet mūsos. Un ieraugi, ka tu neesi šīs domas, un ka tu nezini, kāda ir nākamā doma. Viņa vienkārši ienāk un aiziet. Ienāk un aiziet. Tāpat arī sajūtas, emocijas. Viņas paceļas tavās dvēseles mājās. Viņas ir tajā brīdī, izpaužās un aiziet. Un ieraugi to, pamani to, sajūti to, ka tu neesi ne šīs emocijas, ne šīs domas, ne šis ķermenis, ne šīs sajūtas. Attalies no viņām, attalies. Ieraugi sevi kā pirmatnējo enerģiju. Ieraugi, pamani, sajūti savu autentisko pirmatnējo enerģiju, kura bija pirms tam, kura ir tagad un būs. Viņa ir nepārtraukta, viņa ir visu laiku. Pamani, ieraugi, kā dabā notiekas. Dienu nomaina nakts, vasaru nomaina rudens, rudeni nomaina ziema, bet ziemu nomaina pavasaris. Un šādi dabā viss notiekas pats no sevis. Cikliski notiekas
enerģija, dzīve plūst. Un pamani, sajūti, ieraugi, kā caur tevi plūst tava autentiskā enerģija. Kā tu šo savu autentisko enerģiju vari paust šeit uz zemes. Šajā visuma telpā šeit uz zemes caur tevi izpaužas tava autentiskā pirmotnējā enerģija, tava esība. Tava dvēsele, enerģija šeit ir atnākusi, lai izpaustos, lai radītu, lai miedarbotos. Viņa vienkārši ir. Un kad tu pamani, atdalies, pat tad, ja tu jūti, ka tev gribas pakustēties, pakasīt, ja nies kaut kur vai kņudina, tad novēro, nekusties, neatsaucies šim impulsam, jo tu neesi šis impulss, tu neesi šis ķermenis. Tāpat arī domām neej līdzi, tu neesi šīs domas, bet vienkārši saglabā šo esības stāvokli. Kā tu vari pārvaldīt šīs vēlmes, domāt, iet līdzi, veik kādu kustību. Kā tev ienāk šis impulss, atdalies un pamani, es neesmu šis, es esmu esība. Un tā tu vairs ar to neasociējies, tu atdalies, tu paliec esībā. Apzinoties, ka tu esi esība, tu pilnībā radi no radītāja, jo tu neasociējies ne ar vienām sajūtām, ne ar emocijām, ne ar domformām. Tu vienkārši esi esībā. Tu arī neesi šis novērotājs. Tu esi esība, kuru vienkārši ir esība. Bez domām, bez sajūtām, emocijām. Vienkārši ir. Un savienojies ar šo savu enerģiju, šo esības autentisko enerģiju, kura ir atnākusi šeit uz zemes izpausties. Viņa atdalās no visiem priekšstatiem, domformām, uzskatiem, no sociuma. Jo viņai ir viena alga, ko citi teiks, ko citi padomās. Kādas domas viņā rodās, sajūtas, emocijas. Viņa vienkārši iet un dara, jo tava enerģija ir atnākusi, lai šeit izpaustos uz zemes. Lai darītu tāpēc, ka viņa vēlas to darīt. Pieredzēt sevi šeit uz zemes. Jo pavēro dabā, saule spīd, viņa vienkārši spīd, jo viņa pilda savu funkciju, misiju, viņa spīd. Vienalga, ko citi cilvēki domā, runā, viņa vienkārši spīd. Arī koks, viņš aug, lai ko citi domātu, teiktu, viņš vienkārši aug. Un pavēro šeit savu autentisko enerģiju, savu esību. Kad tu atdalies no priekšstatiem, uzskatiem, domām, kur nāk šaubas, kur ir gaidas, kur vēlas, ka tevi atbalsta, kur tevi slavē vai iedrošina, un tikai tad tava enerģija izpauž. Bet ja tu no šī visa atdalies
Un tu vienkārši radi bez gaidām, bez priekšstatiem, bez pieķeršanās rezultātam. Tu vienkārši dari, tāpēc, ka tava enerģija vēlas izpausties, iet uz āru, radīt šeit fiziski materiālajā pasaulē, izveidot no tavas enerģijas kaut ko fizisku. Šeit, uz zemes. Un atdaloties no visiem priekšstatiem, gaidām, domām, ilūzijām, tu vienkārši radi, kā radītāji, kur tava enerģija šeit uz zemes ir atnākusi izpausties. Un tagad nāk domas, tu apzinies, ka tu neesi tās domas, un ja nāk bailes, domāt bailes, domas, kas rada bailes, un pēc tam ienāk papildinošās domas, kur pats radīs bailes un pats sāk baidīties no radītajām bailēm, kas viss ir tikai domās, tā nav patiesība. Iziet no šīs ilūzijas, ko domas rada, ko cilvēks rada, kas vēl nav noticis. Atdaloties no šī visa, saprotot, ka tās ir domas, tā nav īstenība, tā ir ilūzija. Es vienkārši šeit esmu un es daru, lai darītu, un es runāju caur plūsmu. Es vienkārši runāju caur plūsmu. Es daru caur plūsmu, caur savu autentisko enerģiju. Un tad, kad tu esi savienojis savu radītāju autentisko enerģiju, tu visumā nes šo gaismu, tu pieredzi sevi, savu enerģiju. Neko negaidot pretī. Ja tu negaidi pretī, tad nav vilšanās. Ja tu dari, tāpēc, ka tu dari. Lai tava enerģija pieredzētu sevi šeit uz zemes, noņemot visas gaidas, ilūzijas, priekšstatus, vienkārši būt esībā. Tu vienkārši esi šeit atnākusi, lai izpaustu, pieredzētu sevi. Un tad, kad tu savienojies ar sevi, tu savienojies ar savu autentisko enerģiju, kad tu sevi iepazīsti, tad tu spēj redzēt citus, saprast viņus, sajust viņus. Un tev pazūd visas gaidas, priekšstati, pretenzijas. Tu vienkārši esi novērotājs, tu to redzi. Un tevī vairs neceļas ne dusmas, ne naids, ne agresija, ne gaidas, ne ilūzijas, jo tu redzi tīri. Tikai tad, kad mēs esam savienojušies ar sevi, tikai tad mēs varam spēt ieraudzīt, apzināties, sajust otru, jo mēs zinām, kā ir būt esībā. Tikai izdzīvojot to, mēs zinām, kā tas ir. Ja mēs to tikai dzirdam, tad tās ir tikai un vienīgi informācija. Tā ir tikai informācija. Bet tagad tu to pieredzi, izdzīvo. Tā ir tā kā garša. Ja tu zini, kā tas garšo, tad tev ir šī pieredze. Bet, ja tev cilvēks stāsta par šo garšu, un tu neesi to sajutusi, tad tu nezini, par ko tas ir, jo tev nav šī pieredze. Tev ir tikai informācija. Un tāpēc ir būtiski savienoties ar pirmatnējo esības enerģiju, kur tu biji pirms tam, pirms ķermeņa, pirms domām, pirms sajūtām, pie tīra Dieva radošā, tīrā pirmatnējā enerģija, kura atnāca šeit, sevi uz zemes, atcerēties, savienoties. Un sajūti sevi kā pirmatnēju autentisko enerģiju. Un novēro. Ja kāds
tavies daļa grib kustēties, beigt meditāciju vai iet prom, tad pavēro, kas tas ir, un ieraugi, ka tā nav tava pirmotnēja autentiskā enerģija, esības enerģija. Tas ir prāts, kas velk prom. Bet tu attalies no tā un paliec savā esības enerģijā. Paliec savā kodolā. Un esi novērotājs visām sajūtām, emocijām. Un jo vairāk tu paliksi šai stāvoklī, jo biežāk tu veiksi šo praksi, jo vairāk tu savienosies ar šo pirmotnējo esības enerģiju, ar savu autentisko enerģiju, ar Dieva enerģiju. Tā tu spēsi būt mīlestībā, mīlestības radošuma telpā, kur tu vienkārši radi, kur tava enerģija vēlas šeit atnākt, ielikt savu enerģiju formā šeit uz zemes. Un tad tu pamanīsi, ka tu varēsi mierīgi novērot un ieraudzīt, pamanīt un nolūkoties, lai ko cita apkārtējā teiks, lai kāds būs sociuma viedoklis, apkārtējo viedoklis. Tu pati būsi savā esības, mīlestības radītāja enerģijā, kura nāk izpausties un ielikt savu enerģiju formā šeit uz zemes. Paliec šai stāvoklī, esībā, savā autentiskajā enerģijā, pamanot, ieraugot, sajūtot, kā tu vēlies šeit izpausties, kā tu vēlies šo enerģiju ielikt formā, kur nav bailes, šaubas, kur nav gaidas. Tu vienkārši dari, tāpēc, ka tava enerģija vēlas izpausties, iegūt pieredzi, lai atcerētos, ka tu esi radītāja, dievišķā enerģija. Paliec šajā tik ilgi, cik tu vēlies, cik tev ir nepieciešams. Esot savā tīrā, esības, pirmotnējā, autentiskajā enerģijā.